kustība pagriezienos. Iepriekš esam apskatījuši dažādas kustības, piemēram, kamēr automašīna kustas taisnā ceļa posmā, tātad braucot vienmērīgi, tātad ir vairāk spēki, kas savstarpēji tātad darbojas uz šo auto. Piemēram, smaguma spēks, balsta reakcijas spēks, tātad, kas viens otru līdzsvaro savukārt. Ja mēs apskatām X spēkus, tad, piemēram, mums ir vilcēja spēks un rites berzes spēks, kur spēku moduļi ir vienādi, ja kustība ir vienmērīga. Tāpat mēs zinām, ka ķermeņu vienmērīga kustība pa riņķa līniju ir pātrināta kustība, jo šeit, kad kustība tiek aplūkota pa riņķa līniju, ir šis centrtieces pātrinājums. Tātad to mēs esam apskatījuši jau pie rotācijas kustības, tātad, kur šis centrtieces pātrinājums ir saistīts ar lineāru ātrumu, jeb masas punkta ātrumu. Tātad, un tā kā mēs zinām, ka centrtieces pātrinājums vērsts uz riņķa līnijas tātad centru, tātad mēs zinām, ka tas viss saistīts ir ar rādījus, arī trasē. Mēs varam iztēloties, kurā brauc auto, ir kaut kāds rādījus, tātad trasē varbūt noteikts liekuma rādījus, un līdz ar to spēks, kas vērsts līkumā uz centru, tātad izraisa šo centrtieces pātrinājumu. Šis spēks ir miera berzes spēks, tātad, kurš rodas starp auto riepām un ceļa segulu, un tas vienmēr pretojas sānsulīdē. Tas nozīmē, mēs varam šo miera berzes spēku pierakstīt kā FB, un mēs zinām, ka šis miera berzes spēks izraisa centrtieces pātrinājumu, kas būtu M reiz A centrtieces, kur tālāk to mēs varam atšifrēt, zinot to, ka A centrtieces ir V kvadrātā dalīts ar R, tātad kā M reiz V kvadrātā dalīts ar R. Un iegūt attiecīgi formulu, ar kuru mēs varam aprakstīt miera berzes spēku. Lai auto šādā kustībā, kamēr mēs atrodamies tātad uz horizontālas virsmas, kurai ir kaut kāds liekuma rādījus, tātad neņemot vērā kaut kādu slīpumu, tātad mums būtu tā trase šādi horizontāli, tikai, attiecīgi līkumā. Braucot, mums ir jāņem vērā šis liekuma rādījus un tas, ka būs šis pagrieziens. Līdz ar to iznāk, ka šādā situācijā ir nosacījums, kuram jāizpildās, lai tātad nenotiktu šī sānsulīde. Proti ātrums, kuru nedrīkst pārsniegt auto kustības laikā, būs atkarīgs no nosacījuma, kur miera berzes spēkam būs jābūt mazākam vai vienādam ar tātad berzes spēku uz tātad horizontālas virsmas, kas attiecīgi būtu berzes koeficients reiz reakcijas spēks. Tātad vēlreiz miera berzes šim spēkam, kas izraisa šo centrtieces pātrinājumu, jābūt mazākam vienādam par berzes spēku tātad uz horizontālas virsmas, un tālāk to mēs varam attiecīgi atšifrēt kā tātad M reiz V kvadrātā dalīts R, jābūt mazākam vai vienādam ar attiecīgi berzes koeficients reiz M reiz G. Ko mēs redzam? Masas šādā situācijā saīsinās. Līdz ar to iznāk, ka masa neietekmēs to, kāds būs maksimālais ātrums, ar kuru drīkstēs pārvietoties šādā situācijā pa ceļu. Tātad, ko mēs redzam? Šis ātrums būs atkarīgs tikai no berzes koeficienta un no rādījusa. Pareizinot abas puses ar R, jeb rādījusu, mēs tālāk varam izteikt, ko vienāds ir ātrums kvadrātā. Tad ātruma kvadrātā jābūt mazāk vienādam par berzes koeficientu reizē tātad brīvās skriešanas pātrinājumu un rādījusu. Un, lai izteiktu tātad šo ātrumu, mums atliek vēl izvilkt kvadrāta sakni no abām pusēm. Mēs iegūstam, ka ātrumam jābūt mazākam vienādam ar kvadrāta sakni no berzes koeficients reiz brīvās skriešanas pātrinājums reiz rādījuss. Lūk, mēs esam ieguvuši formulu, ar kuru mēs varam aprēķināt ātrumu, kādu drīkst sasniegt auto kustības laikā, lai neizslīdētu braucot tātad līkumā, jeb, varam teikt, pagriezienā. Šis, protams, ir spēkā tad, kad mēs atrodamies uz horizontālas virsmas, kura tātad ir ar līkumu, tātad ar kaut kādu rādījusu, tātad autotrase bez slīpuma vienkāršiem vārdiem. Piemēram, aplis bez slīpuma. Savukārt, ja būs slīpums, un šī formula mainīsies. Un tā kļūs jau sarežģītāk, jo īpaši tiks ņemts vērā šis berzes spēks.
Tāpēc turpinājumā mēs apskatīsim arī to, kā varētu aprēķināt šo maksimālo ātrumu, ja tiek ņemts vērā slīpums, kustība pagriezienā, tad ievērojot arī rādījus. Tālāk apskatīsim situāciju, kad notiek auto kustība līkumā, jeb pagriezienā, kur trasē jau ir jāņem vērā šis slīpuma leņķis, jeb mēs vairs neatrodamies vienkārši uz horizontālu ceļu, bet trases ceļš ir ar tādu noteiktu slīpumu. Tātad, kas mums uzdevumā ir zināms? Tātad mums ir zināms, ka auto, kura masa ir 1020 kg, veic pagriezienu trasē, kuras slīpuma leņķis ir 42 grādi. Līkuma rādījus ir 31 metrs. Mums ir jāparēķina maksimālais ātrums, kuru var sasniegt auto, veicot pagriezienu līkumā. Ir jāpieņem, ka Berzes koeficients ir 0,32, brīvās krišanas pātrinājums 9,8 metrus sekundi kvadrātā. Tāpat mums ir jāuzzīmē situācijai atbilstošs zīmējums, attēlojot spēkus. Tātad sākam, protams, ar to, ka mēs pierakstam kā parasti to, kas ir dots. Tātad dotos lielumus pierakstam. Tātad mums ir zināma masa, tātad 1020 kg. Tātad brīvās krišanas pātrinājums 9,8 metri uz sekundi kvadrātā. Tāpat mums ir zināms rādījus 31 metrs. Leņķis 42 grādi. Un Berzes koeficients mums ir zināms. Tātad šajā uzdevumā tas nozīmē, ir jāievēro gan slīpums, gan Berzes spēks tas nozīmē. Lūk, tālāk mums ir tātad jāprēķina maksimālais ātrums, tātad Vmax, kur tiks sasniegt tātad auto. Tālāk, pirms mēs sākam rakstīt kaut kādas formulas, es uzzīmēšu attiecīgi zīmējumu, tātad atbilstoši šim gadījumam, tātad, un attēlošu arī spēkus, tātad. Tātad mēs zinām, ka mums būs kaut kāds slīpums, tātad auto, tātad brauc šajā līkumā, tātad ar slīpumu. Šis slīpums tātad ir šis leņķis alfa. Tālāk mēs zinām, ka auto tātad atrodas uz šīs virsmas, uz ceļa. Tātad, ko mēs noteikti varam tālāk attēlot? Mēs noteikti varam attēlot smaguma spēku pašā sākumā. Mēs zinām, ka smaguma spēks vienmēr vērsts uz zemes centru. Tad mēs varam attēlot F smaguma. Tālāk mēs tāpat varam attēlot reakcijas spēku. Mēs zinām, ka reakcijas spēks vienmēr ir perpendikulārs virsmai. Tātad normālais reakcijas, virsmas reakcijas, šis balsta reakcijas spēks, tātad vērsts perpendikulāri virsmai. Tāpat mēs zinām, ka šeit darbosies Berzes spēks, kas pretosies sinusoidei. Tātad mums būs Berzes spēks kaut kāds, kas tātad būs attiecīgi vērsts uz centru. Tātad pretosies šai sinusoidei. Šis Berzes spēks. Un tāpat mēs saprotam, ka mums būs tātad kaut kāda komponente, un šajā situācijā ir jāsaprot, ka šī komponente, kas būs vienāda ar smaguma spēku, būs reakcijas spēka komponente. Un tas nozīmē, šajā gadījumā reakcijas spēks būs lielāks nekā vienkārši smaguma spēks, jo reakcijas spēka Y komponente būs tā, kas kompensēs smaguma spēku. Tātad reakcijas spēks, tātad šoreiz, tā kā mēs pārvietojamies nevis vienkārši slīdam lejup slīpu plakni, tad šis spēks būs daudz lielāks. Un, ko mēs redzam, mēs varam arī attēlot tātad vēl šeit šo leņķi alfa, jo šeit arī būs tas pats leņķis alfa. Un vēl mēs arī zinām, ka tātad spēks, kas būs atkarīgs
tātad no Berzes spēka un no šī reakcijas spēka komponentiem, tātad būs šis centrtieces spēks, tātad, kurš tātad ir saistīts ar šo Berzes spēku, un tātad šeit būs centrtieces spēks, kas vērsts būs uz centru kustības laikā, un tur arī mēs zinām, ka starp Berzes spēku un šo spēku, kas izraisa centrtieces pātrinājumu, būs leņķis alfa. Tātad tas būs jāņem vērā veicot aprēķinus. Tātad būsim attēlojuši visus galvenos spēkus, kas šajā uzdevumā parādīsies. Tātad, vēl varētu diskutēt par mērogu. Šeit protams, šobrīd esmu iezīmējis viņus aptuveni, uzzīmēsim, protams, nedaudz mazāk to centrtieces spēku, tātad pēc garuma, lai būtu jau tātad ticamāk. Tātad tālāk mēs redzam, ka mums ir spēki kaut kādi, kas darbojas tātad x-as virzienā, tātad mēs varam apskatīt x-as virzienu, un mums būs spēki, kas darbojas y-as virzienā. Tātad x-as un y-as virzienā spēki šajā situācijā, un tos vajadzēs arī izmantot tālāk vienādojumā, sastādot šos vienādojumus. Tad, ko mēs reāli tālāk varam darīt? Mēs tālāk varam rakstīt formulas. Mēs zinām, ka Berzes spēks tātad attiecīgi ir Berzes koeficients reizināts ar reakcijas spēku. Tāpat mēs zinām, ka centrtieces šis spēks ir vienāds ar masa reiz centrtieces pātrinājums. Un mēs zinām, ka tas vienāds ar v kvadrātā dalīts ar r reiz m. Tālāk, ko mēs saprotam? Mēs saprotam, ka šis centrtieces spēks būs atkarīgs no šī Berzes spēka komponentes un reakcijas spēka, tātad komponentes. Reakcijas spēka gadījumā mums ietekmēs šī komponente, tātad FRX, kas būs pretkateta leņķim alfa. Tas nozīmē, ka centrtieces spēks būs vienāds ar F reakcijas spēks reizināts ar sinus alfa plus, mēs zinām, ka šis centrtieces spēks būs ietekmēts arī no Berzes spēka komponentes. Šajā gadījumā Berzes spēkam iznāks komponente, kas tātad būs vērsta tāpat kā šis centrtieces spēks, tajā pašā virzienā būs komponente, kas ir piekateta leņķim alfa šeit. Tas nozīmē, ka mums būs F Berzes spēks jāreizina ar kosinus alfa. Un tālāk, kā mēs to varam atšifrēt? Mēs tālāk to varam atšifrēt, ka F centrtieces spēks ir vienāds tātad reakcijas spēks reizināts tātad ar sinus alfa. Pirmā daļa tātad paliek nemainīga, savukārt otru daļu mēs varam Berzes spēku aizstāt. Mēs viņu varam aizstāt kā F reakcijas spēks reizināts ar Berzes koeficientu, reizināts ar kosinus alfa. Tātad šie būs tie spēki, tātad, kas darbosies uz x-as, kas tātad izraisīs šo tātad centrtieces pātrinājumu. Tātad šis būs x-asī. Tālāk mums līdzīgi būtu jāuzraksta spēki, kuri darbosies uz y-as. Uz y-as mēs zinām, ka spēks tātad, kurš tātad būs pretēji vērsts tātad smaguma spēkam un Berzes spēka komponentei, tātad šis spēks tātad būs attiecīgi reakcijas spēka Y komponente. Šī reakcijas spēka Y komponente, tātad FRY, būs
vienāda ar smaguma spēku plus tātad Berzes spēka Y komponenti. Tad iznāk FB reiz sinus alfa. Tālāk mēs to varam atšifrēt tādā veidā, ka mēs vienā pusē pārnesam tātad FY un FB reiz sinus alfa, lai vēlāk tātad to izteiktu tādā veidā, ka mēs atsevišķi izteiksim F reakcijas, un savukārt otrā pusē mēs atstāsim smaguma spēku, jeb Fs. Tālāk mēs atšifrējam, ka F ir Y, tā kā tā ir Y komponente, un ir piekatete leņķim alfa, tad tas iznāk ir F reakcijas spēks reizināts ar kosinus leņķim alfa. Tātad šeit šī komponente, tātad šeit ir leņķis alfa, tā ir tātad piekatete attiecīgi, un tad iznāk, ka mēs varam to izteikt kā reakcijas spēku reizināt ar kosinus alfa. Tālāk mīnus mēs zinām, ka F Berzes spēks tātad var tikt izteikts kā reakcijas spēks reizināts ar Berzes koeficientu un vēl reizinām ar sinus alfa. Un tas viss ir vienāds ar F smagumu. Ko mēs redzam? Mēs varam pirms iekavām iznest F reakcijas spēku un izteikt no šī vienādojuma, tātad, ko vienāds būs reakcijas spēks. Un iznāk, ka reakcijas spēks Y krasas vienādojumā tātad būs vienāds F smaguma spēks dalīts ar tātad kosinus alfa mīnus Berzes koeficients reizināts ar sinus alfa, kur tālāk mēs varam F smaguma spēku aizstāt kā M reiz G. Tad mēs iegūstam šādu vienādojumu no attiecīgi Y krasas vienādam reakcijas spēku, un mēs tālāk to varam ievietot pirmajā tātad X šajā gala vienādojumā, aizstājot reakcijas spēku un izteikt tādā veidā tālāk centratieces spēku mums jāraksta. Tālāk mums ir jāraksta, ka F centratieces šis spēks, tātad mēs zinām, ka tas ir tas pats, kas M reiz V kvadrātā dalīts ar R, ir vienāds, tātad F reakcijas spēku vietā mēs rakstām M reiz G dalīts ar kosinus alfa mīnus Berzes koeficients reiz sinus alfa, un tālāk mēs to reizinam attiecīgi ar sinus alfa plus Berzes koeficients reiz kosinus alfa. Tālāk, attiecīgi, mēs redzam, ka mēs no šī vienādojuma varam tālāk turpinot iegūt tādu attiecīgi tādu izteiksmi, ka es tādu pārrakstīšu sākumā vēlreiz to pašu, tad M reiz V kvadrātā dalīts ar R, tātad ir attiecīgi M reiz G dalīts tātad vēlreiz ar kosinus alfa mīnus Berzes koeficients reiz sinus alfa, tad kosinus alfa mīnus Berzes koeficients reiz sinus alfa. Tātad tas viss mums tiek reizināts ar vēlreiz tātad sinus alfa plus Berzes koeficients reiz kosinus alfa, sinus alfa plus Berzes koeficients reiz kosinus alfa. Tālāk, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka, ja mēs uzrakstām uz vienas tātad šīs daļas šo visu, mums abās pusēs ir masa. Mēs masas varam saīsināt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē jau uzreiz, ka mums masa neietekmēs šo maksimālo ātrumu, ar kuru drīkstēs pārvietoties līkumā šis auto. Mēs tik tālāk esam tikuši, tālāk mēs pierēzam abas puses ar R. Tas nozīmē,
mums vienā pusē paliek v kvadrātā, otrā pusē mēs iegūstam g reiz r iekavās sinus alfa plus Bērzes koeficients reiz kosinus alfa. Tas viss tiek tātad dalīts ar kosinus alfa mīnus Bērzes koeficients reiz sinus alfa. Un pēdējais, ko mēs darām, mēs izvilkam kvadrātsakni no abām pusēm un iegūstam, ka ātrums maksimālais, ar kuru drīkst braukt auto, tātad ievērojot šo Bērzes spēku, ir kvadrātsakne, tātad no g reiz r, ja brīvās skriešanas pātrinājums reizināts ar radiusu, reizināts ar sinus no slīpuma leņķa alfa plus Bērzes koeficients reizināts ar kosinusu no slīpuma leņķa alfa. Un tas viss tātad tiek dalīts ar kosinusu no slīpuma leņķa alfa mīnus Bērzes koeficients reizināts ar sinus no slīpuma leņķa alfa. Lūk, mēs esam ieguvuši formulu, ar kādu var aprēķināt maksimālu ātrumu, ja tiek ievērot Bērzes. Tālāk, ievietojot skaitļus, mums iznāk, ka, atgriežoties pie dotās informācijas, mums jāraksta formulā tātad g, tātad uzdevumā bija teikts, ka mums ir jāpieņem tātad 9,8, mēs rakstām tātad 9,8, tālāk r mums bija 31 metrs, tad rādījus vietā mēs rakstām tātad 31. Iekavās mēs rakstām tātad sinus no tātad 42 grādiem. Tātad mums bija teikts, tātad slīpuma leņķis ir 42 grādi plus Bērzes koeficients, kas mūsu uzdevumā tātad ir 0,32 reizināts ar tātad kosinus no 42 grādiem. Un tas viss tiek dalīts ar kosinus no 42 grādiem. Kosinus no 42 grādiem mīnus 0,32, ja Bērzes koeficients reizināts ar sinus no 42 grādiem. Tālāk paņemot kalkulātoru. Tālāk veicot aprēķinus, izmantojot kalkulātoru, mēs iegūstam, ka šis maksimālais ātrums, kur tātad drīkst sasniegt auto kustībā, atrodoties uz slīpas trases, ņemot vērā Bērzes spēku, ir tātad 22,82 metri sekundē. Tātad pie nosacījuma, ja tiek ievērots šis Bērzes spēks. Savukārt situācija, kad Bērzes spēks netiek ievērots, maina maksimālo ātrumu. Proti, mēs to varam aprēķināt, izmantojot šo pašu vienādojumu, un šeit Bērzes koeficienta vietā ievietojot tātad, kā šeit ir atzīmēts, tātad ievietojot tātad 0. Proti, ja Bērzes koeficients ir 0, tad iznāk, ka Bērzes spēks neietekmē kustību. Tātad, un šādā gadījumā iznāk, ka maksimālais ātrums ir tātad kvadrātsakne no brīvā krišanas pātrinājuma reizināta ar radiusu, reizināta ar sinus alfa. Tātad no skaitītāja iekavām paliek sinus alfa, jo kosinus alfa reiz Bērzes koeficients viss kļūst vienāds ar 0. Tas saskaitāmies, jo Bērzes koeficients ir 0. Un saucējā savukārt mums paliek tikai kosinus alfa. Un tas nozīmē, ka formula tālāk vienkāršojas mūsu brīvās skriešanas pātrinājums reizināts ar radiusu un reizināts ar tangents no leņķa alfa, un no tā visa tiek izvilkta kvadrātsakne. Ievietojot mums uzdevumā dotos lielumus, tad 9,8 reizinot ar rādījus, kas 31 un reizinot ar tangents no 42 grādiem, mēs jau sagaidāmi varam paredzēt, ka šis ātrums, ja netiek ievērota Bērzes, būs mazāks. Tātad, ievietojot iepriekš minētus skaitļus, mēs attiecīgi iegūstam, ka maksimālais ātrums, ja notiek kustība bez Bērzes, kur drīkst sasniegt, ir 16,54 metri sekundē.
Tātad, lūk, gadījumā, ja bērzi netiek ievērot, ātrums ir ievērojami mazāks, ar kuru drīkst pārvietoties, lai neizslīdētu no trases. Apkopojot visu, kas šeit tika apskatīts, tātad vēlreiz sākumā uzzīmējam zīmējumu, attēlojam tātad spēkus. Šajā gadījumā man spēki nav attēloti visi mērogā, bet ir attēloti aptuvenie virzieni un galvenie spēki, kas ietekmē kustību. Ja mēs gribam nozīmēt mērogā, tad, piemēram, šo smaguma spēku varētu zīmēt nedaudz mazāk, piemēram, un tam līdzīgi. Tātad, tā kā nebija prasīts mērogā šajā uzdevumā, tad mēs mērogu neievērojam, bet attēlojam vienkārši spēkus. Tāpat mēs uzrakstam obligāti sākumā uzdevumā vienādojumus uz X un Y ases. Tātad mēs zinām, ka uz X ases būs šis pātrinājums, līdz ar to spēki nebūs līdzsvarā visi, un būs vienā pusē centritiecas šis pātrinājums reizināts ar masu, otrā pusē būs šie spēki, kas izraisa šo centritiecas pātrinājumu. Un savukārt uz Y ases, tā kā kustība nenotiek Y ases virzienā, tad spēki būs līdzsvarā, un tur attiecīgi mēs arī uzrakstam šos vienādojumus. Tad šeit Y asī vēlreiz visi vienādojumi, savukārt šeit X asī. Tālāk mēs no Y ases vienādojumiem tiekam tik tālu, ka mēs izsakam reakcijas spēku. Kad no Y ases vienādojuma esam izteikuši reakcijas spēku, tad mēs to ievietojam atpakaļ pēdējā vienādojumā, kurš atbilst X asī, tur aizstājot šo reakcijas spēku, un tad mēs nonākam pie attiecīgi šādas formulas, šāda vienādojuma, no kura tālāk mēs varam izteikt šo maksimālo ātrumu. Un gal galā, veicot pārvietojumus līdz galam, aprēķināt tātad šo ātrumu. Tātad, ja Bērzes spēks tiek ievērots, tad mums Bērzes koeficients šajā formulā nav vienāds ar 0, tātad formula izskatīsies šādi, kuru mēs šeit arī izmantojam. Savukārt, ja Bērzes spēks ir vienāds ar 0, tad mēs Bērzes koeficientu vietā ievietojam 0, un mēs varam aprēķināt šo maksimālo ātrumu, ja Bērzes spēks netika ievērots. Cerams, ka šis jums palīdzēs risinot dažādus uzdevumus, un cerams, ka tiksiet galā arī ar turpmākajiem uzdevumiem, veicot tātad aprēķinus līdzīgās situācijās.